Izredzes iegūt mēra amatu. Ko ēda, ko dzēra politiķi un kādas kaislības vadīja partiju birojos vēlēšanu naktī, par to 900 sekundžu reportāžā. 900 sekundžu speciāla izlaidums svētdienas rītā jūsu uzmanībai. Labrīt, un sākam ar svarīgāko pašvaldību vēlēšanas. Ir redzams, ka ir beigušās, un tagad galvenā intriga, kuras partijas iekļūs domēs. Centrālā vēlēšana komisija visu nakti un arī šobrīd turpina darbu, skaitot balsis un rēķinot, kuras partijas ir pārvarējušas liktenīgos 5%. Taču šīs pašvaldību vēlēšanas ies vēsturē ar vēlētāju viszemāko aktivitāti atjaunotās Latvijas laikā, un mūsu rīcībā ir jaunākie dati par visu valsti un arī šā gada galveno intrigu Rīgu. Un tātad, kopā valstī pie vēlēšanu urnām devušies 45% vēlētāju, un tas nozīmē, ka balsojuši 684 369 pilsoņi, un līdz ar to vakar notikušās vēlēšanas ir kļuvušas par vismazāk apmeklētajām Latvijas pašvaldību vēlēšanām šajā tūkstošgadē. Ja salīdzina ar iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām, kas notika 2009. gadā, tad redzam, ka vēlētāju aktivitāte ir bijusi par 8% zemāka. Piemēram, 2009. gadā balsoja vairāk nekā 800 tūkstoši iedzīvotāju. Tas bija gandrīz 54%, jeb pie urnām devās nedaudz vairāk nekā puse balstiesīgo. Bet par vēlēšanu rezultātiem reģionos, lielākajās pilsētās un arī Rīgā jau tūdaļ krietni plašāk un precīzāk Kristīne. Jā, tad balsis joprojām tiek skaitīts, un tūlīt arī pastāstīšu jaunākos provizoriskos datus par vēlētāju skaitu. Un tātad viens no aktīvākajiem reģioniem ir bijis Latgale, un tur nobalsojuši 42,2% iedzīvotāji. Lielākajā šī reģiona pilsētā Daugavpilī domē būs ievēlētas 7 partijas. Pirmajā vietā ir Saskaņas centrs, par kuru balsojuši 23% vēlētāji. Tā sako Latgales partija ar 22%, bet trešie ar 10% ir partija Alternatīva un Attīstības partija. Savukārt Rēzeknes domē iekļuvuši 5 partiju saraksti. Pirmie ir Saskaņas centrs ar 48%, otrie Latgales partija kopā ar Nacionālo apvienību, Reformu partiju un Zaļajiem zemniekiem, un viņiem ir 15% balsu, bet trešie Vienota Latvijai ar 8% balsu. Kurzemē vēlētāja aktivitāte šajās vēlēšanās ir bijusi mazāka nekā Latgalē, un vēlēšanās piedalījušies 40,4% balstiesīgo, un provizoriskie vēlēšanu rezultāti šobrīd liecina, ka lielākajās pilsētās vēlētāja balsis tātad ir sadalījušās šādi. Liepājā līderi ir Ulda Saska vadītā Liepājas partija ar 37% balsu, tad seko Reforma partija ar 30% balsu, bet Saskaņas centrs ir trešajā vietā ar 16,8% balsu. Tikmēr Ventspilī līderis ar 69% balsu ir Aivara Lemberga vadītā Latvijai un Ventspilī. Otrajā vietā ir Reģiona alianse Reforma partija ar 10,9% vēlētāju atbalstu, savukārt trešie ir Vienotība ar 7,9%, bet ceturtie Saskaņas centrs ar 5,3% balsu. Vēlēšanās Vidzemē piedalījušies 44,8% balstiesīgo, un tā ir augstākā vēlētāja aktivitāte starp reģioniem. Un tātad provizoriskie vēlēšanu rezultāti šobrīd liecina, ka Valmierā uzvarējusi pašreizējā domas priekšsēdētāja Ineša Boķa vadītā partija Valmierai un Vidzemei ar 60% vēlētāju atbalstu. Otrie Zaļo un Zemnieku savienība ar 14%, bet trešie Vienotība ar 11%. Domē iekļuvusi arī Nacionāla apvienība, kuru atbalstījuši 9% vēlētāji. Tikmēr Jūrmalā, kur sacentās lielākais kandidātu skaits, sarakstu skaits, proti tie bija 16, līderos ir izvirzījusies Gata Trukšņa pārstāvētā Zaļo un Zemnieku savienība ar 35% vēlētāju balsu. Otrie ir Saskaņas centrs, viņiem 17%, bet trešie ir Vienotība un Teva Jūrmalai, kas saņēmuši 8% vēlētāju atbalstu. Domē vēl ir iekļuvusi arī Nacionālā apvienība ar 6% vēlētāju atbalstu, savukārt skandalozēs kādreizējais Jūrmālas mērs Raimonds Munkavits domē nav iekļuvis. Zemgalē vēlētāja aktivitāte ir bijusi vismazākā, un šajā reģionā balsojuši tikai 39% vēlētāju. Un tātad provizoriskie vēlēšanu rezultāti par lielākajām Zemgales pilsētām liecina, ka Jelgavā visvairāk iedzīvotāji ir balsojuši par Zaļo un Zemnieku savienību, iegūši, kā jūs redzat, 40%, tad seko Saskaņas centrs ar 20% balsu, vēl Jelgavā iekļuvuši arī Reģiona atlase, Nacionālā apvienība un arī
Vienotība. Bet Jēkabpilī pirmā ir Jēkabpils reģionālā partija, viņa iegūst 31%, otrie ir Latvijas zaļā partija ar gandrīz 17%, bet trešie ir Saskaņas centrs ar 14%. Jēkabpils domē ir arī Vienotība ar 10,6% un Latvijas zemnieku savienība ar 8%. Bet, protams, vienas no politiķu iekārotākajām arī šajās vēlēšanās ir bijušas Rīgas atslēgas, un Rīgā ir bijusi arī lielākā vēlētāja aktivitāte, proti nobalsojuši 55% balstiesīgo, un lūk arī jaunākie 900 sekundžu apkopotie dati par Latvijas galvaspilsētu. Pirmajā vietā ir Saskaņas centra gods kalpot Rīgai kopējais saraksts ar 55,8% vēlētāju balsu. Savukārt otrajā vietā ir Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNK, kas ir saņēmusi 19,2% vēlētāju balsu, bet trešajā vietā ir Vienotība, kas ir iegūst 15,3% balsu. Pārējās partijas saskaņā ar šobrīd pieejamajiem rezultātiem nav pārvarējušas 5% barjeru un līdz ar to arī nav iekļuvušas Rīgas domē. Un vistuvāk šai barjerai ir Latvijas zaļā partija, kas saņēmusi 4,3% balsu. Tāli? Paldies, Kristīnai. Provizoriskie vēlēšana rezultāti ļauj veikt pirmos aprēķinus par to, kā partijas būs sadalījušas 60 deputātu vietas Rīgas domē. Un atbilstoši vēlētāju aptājas datiem, Mila Ušakova vadītais Saskaņas centrs gods kalpot Rīgai saraksts ieguvis 37 deputātu mandātus, Nacionālā apvienība 13, bet Vienotībai varētu būt 10 vietu Rīgas domē. Šobrīd zināms, ka visvairāk plusus Rīgā saņēmis Nils Ušakovs, tie ir 1883, bet Vienotības saraksta līderis Armīte Elērta saņēmusi lielāko plusu. Tie bijuši 308 un arī lielāko svītrojumu skaitu 226 savā sarakstā. Jā, un šeit arī apkopojam datus par svarīgākajām ziņām visā Latvijā, un lūk arī